Labrīt, labdien, labvakar, sveiciens visiem manā kanālā, sveiciens pirmdienā 22. janvārī. Šodien atvedu datoru uz apkopi, ja. Es atvedu uz Rīgu, uz kantori, kuru es visu laiku vedu. Es parasti vedu uz šito te portatīvo datoru servisu. Viņi atrodas uz stabu. Es tā kā laiku esmu rezervējis. Rezervēju tādā ziņā, ka es no rīta atvedu. Bišķiņ esmu ātri atbraucis. Cik mums ir tagad pulkstens? Tā pulkstens ir bez 10. Viņi veras vaļā 10. Un jā, atvedu tātad manu alienvāru uz apkopīti lielo, ja, un arī, tā teikt, uz remontiem arī. Tātad, kas ir pātrām lietām, ko es zinu un prasīšu, lai nočeko, tātad pirmā lieta, tātad man spiežas, tad nespiežas divas pogas, OL divas podziņas, jā, varbūt ir vienkārši netīrs, jā, kā jūs paši redzēt, nu, man viņš ir tomēr, ir arī putekļainā vidē stāvējis un darbojies, jā, un viņam ir, šitam datoram ir tāda nepateicīga virsma, jā, nepateicīga gumijas virsma, jā, un kā kaut ko dari, tā viņš ir, nu, viņš ir tāds, redzēja, iepriekš švīka bija, un tagad jau švīkas nav. Otrā lieta – lādēšanas, vismaz pirms pārinstalēšanas bija tā, kad vienā momentā viņš izdomā, kad vai nu ir, vai nu nav pie lādētāja, nu tur parādās, ka ķipā ir lādētājs, nav lādētājs, bet nu it kā neko nedara, vienkārši tāpat viņš vienkārši sāka izdomāt. Tad nākamais ir, lai nočeko USB spraudņus, vai tie nav iztaipījušies, vai nevajag kaut kāds šitās tās mazās, nu tās iekšas bišķiņ paskatīties, vai tās nav tur baigi izļurinājušās, vai vispār ko tur var darīt, vai nevar darīt. Jo man liekas, nu, 11 gadu laikā lietošanas vajag uztaisīt tādu lielu apkopi. Un tad, lai viņš arī nočeko, vai es esmu normāli un pareizi pārinstalējis viņu, vai viss ir tā, kā vajag. Bet man ir aizdomas, ka nav viss tā, kā vajag, jo ir kaut kāds gļuks, kur es nesaprotu, bet es tos jautāšu, jo šim datoram oriģināli nāca iekšā Windows 8, un man ir ļoti liela aizdoma, kad viņš īsti negrib draudzēties ar 10. Windows. Jā. Kas vēl? Tā, ļaujiet padomāt. Tā, vēl ir tas, kad es no šitā datora, pirms es pārinstalēju, izņēmu ārā viņa oriģinālo cieto disku, jo viņš ir sadalīts particijās, kuras es nevarēju formatēt, un baigi liela aizdoma, kad pirms pārinstalēšanas, cik es sapratu no tā momenta, kad es gribēju pirms instalācijas, viņš neveidoja uz tā galvenā cietā diska jaunas partīcijas, kur saglabāt kaut kādus, Windows failus, jo šis bija saskaldīts jau partīcijās, un kuras nevar noformatēt. Tad ir labs jautājums, kāpēc viņš tura tos failus. Nu, tad, lai viņš vai nu sataisa pareizi, kā vajag, ja? Jo, parasti ir tā, ka, uz viena diska viss stāv, nevis uz viena diska iet Windows, un uz otra diska, uz HDD stāvēs kaut kādi faili, un nezinu. Jebkurā gadījumā, nočekos, un pēc tam pastāsim. Un vēl viena lieta, paņēmu, man ir tas cieto disku tāds hausiņš, jā, lai viņš paskatās, vai šitais ir dzīvs vai ir beigts. Jo ieliekot šo disku šajā hausiņā un citu disku, kaut kas nestrādā, ja? Tad pārbaudīs, vai šis ir beigts vai ir dzīvotājs tādā ziņā. Kaut kā tā, labs ir, tad jau, ja
Es datoru dabūšu jau šodien atpakaļ, jo ir plāns tagad viņu atstāt 10. un pastrādāt ofisā pa ilgiem laikiem, vai ne? Un varbūt jau vakarā dabūšu atpakaļ. Un ja vakarā jau es dabūšu viņu atpakaļ, tad jūs šo video jau redzēsiet šodien, vai ne? Ja es viņu dabūšu, tad tagad pateiks, ka nē, tur ir kaut kādas lielākas problēmas datoram, tad šo video jūs redzēsiet, nezinu kad, bet tad jau būs dziļāks un dārgāks noteikti tas remonts, apkope un jā. Tad turam īkšķus, lai tas nebūtu dārgi un es nebūšu ja es nepaprasīšu skidičku atlaidīti, un tad es, jebkurā gadienā bļāviens. Tas ir kantors, uz kurien es vedu, jo, bļāviens, nezinu kāpēc, bet kopš tā laika, kamēr es esmu Rīgā, no kura tur no 2007. gada, visus datorus es vienmēr esmu vedis jau viņiem, viņi nomainīja tur 3 dažādas adreses savā laikā, un tagad viņi jau ilgu laiku ir šeit. Tādēļ, jā, kungi. Ko? Cik ir pulkstens? Drīz jau. Ko? Labs ir, turam īkšķus. Vakars ir klāt. Un pulkstens mums ir gandrīz 6. Reiz darba laiks beidzas un skatīsimies, ko mums, kāds mums verdikts par datoru. Vai dators ir sataisīts, pārinstalēts. Vai mēs viņu dabūsim šodien, vai nedabūsim, tūliņās mēs uzzināsim. Kungi, dāmas, datoru dabūjām. Nav tik viss spīdoši, kā es gribēju. Ir tā, ka dators tomēr ir tas specifisks. Jā, piemēram, viņam ir tas oriģinālais HDD, kuras bija izņēmis. To cieto disku nevar neviens cits dators nolasīt, jo stāv virsū tās sadalītās Windows partīcijas, kuras nevar noformatēt, izdzēst vai jebko darīt ar tām. Nezinu, ko ir Leonārs ir izdarījis, bet uz tā oriģinālo HDD nevar ne formatēt, ne ielikt citā diskā, citā datorā, lai failus nolasītu. Tāpēc ir tā kā ir. Dators ir dabūts un ir jauna diena. Jā, nesanāca ātrāk jums iefilmēt, bet, kad ir laiks filmēt, tad es arī iefilmēju. Tātad, pastāstīšu, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts, kas pa problēmām, kas nav problēmas, un visu pārējo, jā. Tā, ko, sāksim ar vienu no problēmām, kuras jau minēju, kas ir jāizdara, nav jāizdara. Es, man liekas, kad visu kaut ko jau minēju. Kā jūs jau paši redziet, viņš ir palicis tīrs. Viņš ir palicis tīrs, tik cik viņš var būt virspusēji tīrs. Tā, bet ir arī tas, ko, piemēram, arī neizdarīja. Ja? Neizdarīja to, kad redziet tur iekšā. Tur ir putekļi. Es tikai tagad to pamanīju, jā, vakardien man neienāca prātā paskatīties, jo es virspusē ieraudzīju, viņš ir tīrs un smuks. Es domāju, super smuks, tīrs, jā. Bet tur ir iekšā spraudņos netīrs. Tā kā aizmirsa izdarīt. Bet tas nebija galvenais. Galvenais bija pārbaudīt, nočekot. Tātad viena no problēmām bija to, kad vajadzēja nočekot, vai nav izdiluši man USB tie spraudņu vietas, vai kaut kas tur nav jāsalabo. Tur ir viss kārtībā, gan šeit abās pusēs 2 un visas 3 šajā pusē. Ja. Problēma bija šajā te manā kabelītī, kurš arī ilgus gadus man te no cietā uz datoru ir. Ja, šajā vietā ir izdilis, ja, izbeidzies tur kaut kas. Tāpēc arī ik pa laikam viņš izdomā diskonektēt ārējo cieto un jā, kaut kā tā. Tas ir viena problēma, kas tika paskatīta un tur viss ir kārtībā. Nākamais, tātad
Cietā diskā tātad hauziņu nočakoja, jā, hauziņš ir ejošs, jā, kā man likās, kad es jums pirmie teicu, jā, kad es biju no viņa izņēmis ārā viņā šo disks viens, jā, kas ir rekur, un teicu, kad rekur ir tās partīcijas, kas ir saglabātas, jā, un, nu, lieta tāda, ka šo disku nevar noformatēt un cits dators nolasīt. Ieliekot citā datorā, ieliekot šitādā hauziņā, viņš parāda, ka disks ir damaged un disks nav lasāms un tad, kad ir nobeidzas citais disks, tad aptuveni tiesa zina, kā izskatās, kad rāda, ka disks ir beigts vai fleška beigta vai vēl kaut kas, tad rāda, kad vienkārši ir tukšums un nav nekā, ne? Ir disks viens parādās kā tāds, bet apjoma nav, ja? Un tas pats arī ieliekot šeit vai ieliekot citā datorā. Tātad, ko meistars secināja, kad, bļāviens viņu remontu laikā, šitāds gadījums ir viens no, un tad īsti pateikt, kā dabūt, piemēram, noformatēt no diska nos šīs te kaut kāda vēsturiski vai oriģinālā Alienware ierakstītās šitās partīcijas, jā, kā viņas izdzēst un pēc tam to disku izmantot citur vai vēl kaut ko. Problēma jau ir tajā, kad visu, ko es saglabāšu šajā te sadaļā 930 gigabaitos iekšā, un dators kaut kad nomirs. Nomirs līdz arī visa informācija, kas būs datorā iekšā. Nevis datorā, bet attiecīgai šajā diskā visu šitajos 930 gigabaitos. Tādēļ visu, ko es saglabāšu, jācenšas viņā nesaglabāt. Tā teikt, šitajā te cietajā diskā mēģināt svarīgus failus nesaglabāt. Jo, ja tiešām kādreiz šis dators izbeigsies, nomirs arī visi faili līdz, jo, ja dators, tā teikt, vairs nevarēs ieslēgt vai vēl kaut kas, viss. Failiem arī hanā. Jo, tas ir tāda interesanta, dīvaina lieta, vai ir tur kaut kāda oriģināla aizsardzība, vai kas tur ir bijusi uzlikta no paša Alienware puses. Tas ir tāda lieta, ko nesanāca kārtīgi izpētīt, jo vienkārši arī ļoti vēls vakars, kā jūs redzējāt, kad es biju pakaļ, praktiski pie viņu darba laika beigām jau sanāca nedaudz ilgāk, kā ar viņiem papļāpāt, parunāt par visu to, kas tajā datora ir, nav un vispārējais. Tādēļ, jā, un atstāt ilgāk es arī negribēju, nevarēju, un, tad ir šitāds risinājums, kad, ieliku atpakaļ to cieto, kur es biju izņēmis, ielikām atpakaļ, tad vismaz kā fiziski šo mazo daļu es izmantošu, bet neko svarīgu uz viņa nesaglabāsim. Tā, kas vēl? Tātad hauziņš ir dzīvs, šis strādā. Cieto mēs noskaidrojām, tad kas ir ar temperatūrām. Ar temperatūrām viss ir kārtībā. Tur problēma nebija, tātad nomainīja pastiņu, tātad oriģinālā pastiņa, kas tur jau bija iekšā, bija jau sakaltusi ļoti, un praktiski kā tikko kaut kāds process sākās vai vispārībā nenoslokots dators, tā uzreiz ir lielas temperatūras, 100 un kaut kas vairāk, un par to, kad es uztaisīju pārinstalāciju un viņš izrubās, jā, tātad viņam pašam kaut kāds, parasti ir kaut kāds blue screen, nofrīzo vēl kaut kas, jā, bet šitais izdarīja tā, ka viņš vienkārši izrubās un viss, jā, līdz ar to, kad ir tās temperatūras kaut kāds aizsardzība nostrādā un viņš vienkārši neko nezinu, es izslēdzos, jā. Pēc tā viss kārtībā, temperatūras, kā jūs redziet, patreiz ir jau diezgan normāli, jau kādu brīdi es te ņemos, visu kaut ko liekot, patreiz nekas nav aktīvi, netiek noslogots, un, kā jūs redziet, tā, kur ir temperatūra, temperatūra, tur kaut kāds process notiek fonā, un videokartes temperatūra vispārībā, jo, kā jūs redziet, process ir nullējām. Tā, jā, protams, mazs kaiseks. Tas, kad viņi uzlika Windows 10 Home, man bija Pro, jā, un trūka daudz driveri, un viņiem arī bija problēmas ar driveru uzlikšanu, jo tomēr šim datoram oriģināli nāk iekšā 8. Windows, un, protams, visi jau zina, ka 8. Windowsam jau vairs tur nav kaut kāds atbalsts, turpu šurpu.
un neatbalsta daudzos driverus. Šis dators parasti viņai saka, ka kaut vai veciem dzelžiem, kuriem kādreiz ir bijis Windows 7, pielāgojas uz Windows 10 tie driveri, bet šim kaut kādu iemeslu dēļ dažādi driveri nestrādā un konfliktē ar pašu datoru sistēmām, kā piemēram ļoti svarīgā lieta ir ventilatori. Ventilators tieši priekš videokartes kontrolieris, videokartes kontrolieris vai ventilators, kaut kas tam līdzīgs. Ventilatoru kontrolieris vai kaut kas tam līdzīgs. Kontrolē un konfliktē ar šito te support asistentu oriģinālo viņējo, konfliktē ar to, ka viņš vienā brīdī, es viņu vēl instalēšu nostī, jo bez šitām te man atsevišķām programmām, ko viņš izdara, vienā brīdī, kad nekas nav aktīvs, nekas temperatūra ir šāda, ja nekas nav atvērts, nekas vienkārši vienā brīdī hops, ventilators uz pilnu jaudu strādā un viņš neslēdz viņu ārā. Tas ir gļuks. Un tādēļ ir šī programma atsevišķā, ar kuru es kādreiz, piemēram, uzspēlēšu, kad palaidīsim kaut kādu to strīmošanas programmu, es iestatīšu, lai viņš jau strādā vai jau pēc custom režīma, vai uzreiz jau likšu, lai viņš strādā pēc maksimuma, ja. Tā kā šajā datorā, kas mums jau ir tas gaming dators, kuram vienkārši ir kur jau oriģinālais softs, un vienkārši paņem, uzspiež podziņu maksimums un palaiž uz savu spēlīti un viss griežas un darbojas un viņš sevi dzesē, jo es zinu, ka es tagad darbošos ar kaut kādu spēli vai vēl kaut ko, viņš vienkārši turpina strādāt. Beidzu spēlēt, es varu atstāt uz automātiku, bet visu laiku uz automātiku likt vai vēl kaut ko, un tāpat tas arī var uzlikt kad pie automātika viņš strādā uz kaut kādiem procentiem. Ja. Šim tā nav, tāpēc, un arī atsevišķi, citu programmu es atrast priekš šitādas pašas kontroles īsti neatradām. Tādēļ es izmantoju šitādu te, iesakiet ko labāku. Tie, kas zina, tie droši variet palabot, jo, cik es zinu no tā visa, tik es jums pastāstīju, daudz, kur es varu kļūdīties. Nākamā lieta, kas mums bija problēma, tātad nespiedās man divas pogas, kā jau es uzliku testā, kad man viss strādā. Man bija OL podziņa, tad strādā, tad nestrādā, tad strādā, tad nestrādā. Ja. Tagad nav problēma, viss strādā, vienkārši spiežu un viegli pieskaros un viss kārtībā. Ja. Tad tur bija kaut kādi netīrumi, bija tikuši apakšā, jūs paši redzējāt, cik viņš bija netīrs, nospeķojies un viss pārējais. Jā. Kas vēl? Man liekas, es ātri izskrēju visam cauri. Lādēšanas problēmu viņi nekonstatēja. Tad visdrīzākais, kad kārsa un nespēja sevi nodzesēt un viss pārējais, un lādēšanas problēmu viņi nemanīja. Tā kā viss kaut kādās softos, viss kaut kādas problēmas bija, viss kaut kas, un arī tāpat skatoties, ja. Arī kaut kāda noslodze samazinājās, pašdarbība samazinājās, jo pazuda dažādas jau uzinstalējušās, nejauši uzinstalētas vai kaut kādas programmu pārpalikumi bija palikuši ļoti daudz, kā jūs paši saprotiet, ļoti daudz gadu programmas instalētas, noinstalētas un viss kaut kādas astītes ir palikušas un, jā. Kaut kā tā kā man teica, ja reizi gadā turpināšu aptuveni datoru vest uz apkopītes, tad viņš vēl vismaz 10 un vēl vairāk gadus turpinās strādāt, un tieši šāda tipa datori, viņi tik vienkārši nemirst, un, ja ir iespēja, tad, tā teikt, es jums arī iesaku skatieties šādus datorus, jo viņi, labi, jaunākos spēles droši neuzspēlēs, bet tādam datoru un skolnieku vajadzībām vienkārši superīgs dzelzis. Tas arī būs šoreiz viss. Es ceru, ka es visu pastāstīju. Jā, man liekas, ka es visu pastāstīju, jā. Šitie manēji oriģinālie diski, bet kaut kad, ko mēs vēl runājām, jā, kādreiz, tad, kad
vēlreiz kādreiz pārinstalēšana būs, ja? Tad pirmais, ko jāizmēģina, ir uzinstalēt Windows 8, to, kas ir mums oriģinālā Windows 8 ar visiem driveriem, visu sataisīt tā, ka viņš strādā uz to, kā viņam vajag strādāt, ja? Un tad kaut kur atrast vienkārši uz jaunāko Windows 10 palaist instalāciju, jo dators turpinās strādāt ar tiem driveriem dažās vietās, kas ir uz Windows 8. Ne visu vajag. Kaut ko viņš tur teica, ka ķipā tāpat varētu būt vislabāk, kad vispirms uzinstalē 8, kas viņam bija oriģināls, sainstalē visus driverus, kas ir nepieciešami, un tad tikai taisīt update uz Windows 10. Tad nevajadzēs ne driverus, neko, varbūt kaut kādu, nezinu, būs kaut kāds jaunāks, mēģinās instalēties, bet ja nesanāks, tad viņš vienalga turpinās strādāt ar iepriekšējo. Var uzlikt, tad strādā uz iepriekšējā. Patreiz uzinstalēt pat nav iespējams kaut kādu driveri, lai viņš strādātu. Vienkārši uzinstalēt pat nav iespējams uz Windows 10 kaut kādu X driveri un viss. Vienkārši fiziski nevar iespējams. Uz 8. to viņš izdarīs, uzinstalēs, strādās, updateos, jau būs apakšā 8. driveris, vai viņš strādās vai nestrādās ar 10. Bet viņš jau tur būs apakšā. Visdrīzākais, ka jau strādās, jo vienkārši fiziski ir tas driveris un viss. Tā mēdz gadīties, kad var apmainīt to sistēmu vai vēl kaut ko. Bet jebkurā gadījumā kāds gudrāks noteikti iekomentējiet, pastāstiet. Ja ir baigi garš stāstāmais, tad droši meklē kontaktu man aprakstā un pastāstīja kaut ko sīkāku no tā, ko es pastāstīju, un mazums, jā. Drausmīgi neheitojiet, jo, es noteikti neesmu datorspeciālists, kurš teiks, ka tā un tā būs pareizi to, ko es pateicu. Tādēļ sametam īkšķus un piesako, ja nepiesako, un tad jau tiekamies tiešraidēs, kad mēs mēģināsim patestēt, jo mums baigie gļuki bija uz tām tiešraides programmām jau no decembra, un cerams, ka viss šis... aizmirstu pateikt, cik tas maksāja. Tas maksāja 75 eiro. Tātad 40 tīrīšana, vajadzēja piekasīties, jo nav iztīrīts, un pārinstalēšana 35. Tādēļ kaulēties cenu, es aizmirsu pakaulēties, bet ja es būtu redzējis šitos kašķakus, tad es noteikti neiztīrītās vietas, tad es noteikti būtu nodzinis cenu. Bet par to mēs nedomāsim. Tādēļ viss. Tas šoreiz viss. Tā. Tiekas, kā tiekas.